tiešām tikai 150, da? Jā, drukas 150. 300 prasa visus makets, bet viņu tipens kvalitāte, kas ir žurnāli, parasti ir kaut kāds 150, no 200 ir līdz acīm. Liekas jocīgi, jo, piemēram, tam vienkāršajai lietai, kā tas termoprinteris, viņam ar tiem 150 nepietiek. Tur laikam vēl ir jautājums, kā tas punkts, cik viņš ir precīzs un kā viņš izpilst. Jā, un jo īstenībā es biju atnācis viens tas pie Dacis, tas, kas viņus printē. Jā. No kaut kāda labeli, stikita. Jā, stikita. Un es tur tā bišķīt ar viņu parunāju. Jā. Un tad es sapratu, ka nav nemaz tur tik vienkārši. Jā, tas punkts vēl visu neizsaka. Viņš vēl maina temperatūras tur un vēl kaut ko viņš maina. Jā, tā kā viņš tur tā baigi. Nav nemaz tā, kā Arnis iedomājas, ka nu jau tikai mazās. Tur tās maziņos ir problēmas. Protams, lielas nekāda problēma. Nav, es arī īsti neuzticos Arnim, jo viņš tā kā saka, ka es pajautāju, viss būs kārtībā, bet, nu, zinām, viņš pajautāja, viņam arī pateica. Kā pajautāja, tā pateica. Būs tā, skaidrs, ka to varēs izdarīt, tur tikai būs jāizkož šis tas, Jā, tikai kurš to darīs, jā. Kam būs laika nodarboties un ko darīs, tad, kad nopirks pusotru štuku printeru. Gandrīz jau visu varēs izprintēt, tikai nevarēs, piemēram, uzprintēt uz tām mūsu KP uzlīmītes. Jā, kas mums ir apmēram viss šitās mazās uzlīmes ir virs puses no kopējā uzlīma apjoma. Jā, Tad 60% vai 70%. Чуть за этими домами там такое творится. Только что видела вообще такие запущенные дома. Даже страшно заходить, не то что жить. Šitā mēs gājām, ne? Jā. Beijing Road stūmā. Tam ir centrī, da? Jā, tad es. Снимаешь? Да, немножко. Окей. Brauksim tālāk taču, ne? Jā, bet mums vajag Watsonu atrast. Jā, wait. Tā, es varētu iet meklēt to Watsonu veikalu, un jūs variet vai nu viņu